Esiet sveicināti! Turpinam iepazīšanos ar vienkāršās, bet unikālās veselīga dzīvesveida sistēmas Creation Health pamatprincipiem. Viss vienkāršais ir unikāls, un viss unikālais ir vienkāršs. Tādēļ šodien arī mūsu aplūkojamā tēma atpūta. Man sarunas viesis ir Sigita Pešele. Viņa ir bioloģe, starptautisko pētījumu farmācijā vadītāja. Sigita, es zinu, ka tavs dzīves ceļš bijis ļoti bagāts, ar dažādu pieredzi gan Latvijā, gan citur pasaulē, gan kādu laiku arī Amerikā. Saki lūdzu, kas ir tas, kas ir veidojis tavu un tavas ģimenes ikdienas paradumu, tādu informācijas bāzi? Kas tas ir? Labdien! Vispirms, Rudīt. Jau no tā brīža, kad tikko sabruka Padomju Savienība, un man bija iespēja 2 gadus dzīvot Kalifornijā, tas bija liels kontrasts. Un tas bija ļoti liels kontrasts arī izvērtēt dzīvesveida ieradumus, ka līdz tam es biju dzīvojusi nedomājot vispār par to, kas ir veselīgs, kas nav veselīgs, kas ir vajadzīgs, kas nav. Un kopš tā brīža es sāku vērtēt, analizēt, skatīties, ko es ēdu, kā es atpūšos, vai es lietoju ūdeni pietiekoši dienas laikā. Skatīties produktu sastāvu, pērkot, iegādājoties un izvēloties, ko pirkt. Un daudzas tādas nianses, lai pēc iespējas veidotu veselīgāku dzīvesveidu. Tas bija tāds pagrieziena punkts, 91. gads, un tieši šis laiks Kalifornijā. Pēc tam jau atgriežoties atpakaļ, un tagad, kad ir sava ģimene, mēs cenšamies tiešām izvērtēt visu, un pēc tā principa, kad pārbauda visu, kas labs, to paturi, skatīties, kas ir tas dzīvesveidā, kas stiprina imūnu, kas palīdz būt veselākam. Jo es esmu pārbaudījis uz sevi ļoti daudzus ieradumus, kādi viņi bija agrāk un kādi viņi ir tagad, un kāds rezultāts ir jau vairāk kā 20 gadu, 25 gadu rezultāts. Jā, cik interesanti. Tava profesionālā darbība saistās ar veselību, un arī mēs jau arī ikdienā, protams, savai ģimenei vēlam to pašu labāko. Bet saki lūdzu, vai tas tā varētu atbilst, ka jo mēs vairāk strādājam, jo būs labāka dzīve? Vai tas tā varētu būt? Noteikti nē. Ir vajadzīga atpūta, sabalansēta atpūta, un nevis tā, ka iekrāja lielu nogurumu, un tad paņem vienreiz kādā atvaļinājumu un domā, ka tajās 2 nedēļās varēs atpūsties, tas nestrādā. Atpūtai jābūt diennakts režīmā, viņai jābūt regulārai katru nakti, katru dienu, lai neiekrātos nogurums, jo to nevar izlīdzināt atpakaļ. Un saki lūdzu, vai tu tam varētu piekrist? Es esmu arī dzirdējusi par to, un arī mēs paši noteikti arī pieredzējuši, ka tad, kad mēs esam fiziski strādājuši, tad mēs sajūtam, tagad es esmu piekusis. Bet kā ir ar tādu garīgu nogurumu? Laikam jau garīgo nogurumu nemaz tā tik vienkārši pamanīt. Vai tev ir tāda pieredze? Jā, garīgais nogurums arī izsmeļ, arī fiziski ietekmē, jo mēs jau organismā viss ir saistīts, mēs esam vienots, vesels, gan mentālā veselība, gan emocionālā, gan fiziskā, viss ir viens. Un ja kāda no šīm jomām iziet no ierindas vai ir pārgurusi, tad tas ietekmē visu pārējo, kaut kās pārējās. Tātad, analizējot šo te informāciju, ko arī tu esi daudz pētījis un tā, kādi tev būtu ieteikumi labai sabalansētai atpūtai? Vispirms noteikti labs un pietiekošs miegs. Tās ir 7 līdz 8 stundas pieaugušam cilvēkam, ideāli no 10 vakarā līdz 6 rītā. Tajā periodā ir fizioloģiski visvērtīgākais miegs. Un dienā savukārt, lai mēs nepārslogotu sevi ar ļoti lielu slodzi, fizisku vai emocionālu vai intelektuālu,
Tad ir vajadzīgi tie saucamie dienas pārtraukuma brīži, 20 minūšu atpūta dienas vidū, atslēdzoties no darbiem un pieejot pie loga, ja nav iespējams iziet ārā. Ja iespējams iziet ārā, tas ir ideāli, ja ne, pieejot pie loga, skatoties dabā, varbūt izdarot siltu tēju un atslēdzot smadzenes un domāšanu no tā stresainā darba, ko mēs darām, un mēģināt darīt to mierībā. Jo tas viss sakrājās, un tas ir tas pamats, ikdienas pamats. Tad arī ik nedēļas nogales un Creation Health, šis radīšanas veselības principu kopums, kas nāk no vissenākajiem vēsturiskajiem avotiem no Bībeles. Tur ir parādīts princips, ka tādēļ mums ir ļoti 7 nedēļas, ka ir paredzēts dienas darbam, paredzētas dienas atpūtai. Tas ir sabats, kas ir pat iesvētīts, lai cilvēks būtu dubult labumu, ne tikai fizisku atpūtu, bet kaut ko netveramu, kas ir neredzams, kas nāk no radības. Tu teici, ka ir pirmkārt ļoti, ļoti svarīgs miegs, labs, kvalitatīvs miegs. Kā varētu uzlabot miega kvalitāti? Lai miegs būtu naktī labs, ir jāsāk jau ar dienu. Jo izrādās, ka melatonīns, kas ir miega hormons, lai viņš naktī varētu izdalīties mūsu smadzenēs, ir vajadzīga dienā saule, ir vajadzīga gaisma. Un tikai tad šī dienas gaisma viņa caur redzes nervu, caur acīm uztverot viņas smadzenēs, veicina bioķīmisku vielu izdalīšanos, kas ir par pamatu, lai melatonīns varētu ražoties. Ir vajadzīgs svaigs gaiss, kustības, gaisma dienas laikā, un tad naktī varētu teikt, vēl klāt jāpieliek ir klusums, ir jāpieliek zemāka temperatūra telpā, vēsāka temperatūra, arī jāuztur svaiga gaisa cirkulācija, ir jābūt labai guļas vietai, jo izveidot mūsu refleksu, brīdim, kad mēs iesim gulēt, lai tas mums saistās ar patīkamu tādu relaksējošu momentu. Un mūsos ir jau nosacījumi refleksi, ka tūlīt mūsu organisms varēs atpūst. Tie būtu galvenie tādi. Jā, varbūt aizmirst vēl pieminēt agras un vieglas vakariņas. Vēlas ēdienreizes neveicina labumu. Saki lūdzu, pētot šo Creation Health un arī pētot tieši par atpūtu, varbūt bija kaut kas tāds, kas tev bija kā pārsteigums un kaut kas tāds jauns, ar ko tu arī vēlētos padalīties arī ar mums? Jā, divas jaunas atziņas. Pirmā ir tā, ka labam miegam ir ļoti cieša saistība ar mūsu vielmaiņu, ar metabolismu, ar mūsu svaru. Jo miega laikā izstrādājas 2 vielmaiņas hormoni, grelīns un leptīns. Un, ja ir nepietiekams miegs, tad palielinās grelīna ražošana, sekrēcija. Tas izraisa izsalkumu, šis hormons, un dienas laikā cilvēks vairāk tāpēc ēst, lai kompensētu slikto miegu ar ēdienu, lai šādā vietā iegūtu enerģiju. Un otrs, ja ir slikts miegs, tad tas slāpē leptīna sekrēcijas ražošanu. Un savukārt leptīns viņš ir atbildīgs par sātas sajūtu. Ja šī leptīna nav, ja viņš ļoti maz tiek izdalīts, tad sātas sajūta tiek apslāpēta un cilvēkam arvien vairāk gribas ēst. Tas ir viens ļoti interesants atklājums, ko es nezināju, un kas ir šajā Creation Health materiālā, kas nāk no Floridas slimnīcas ārstu izstrādāts rehabilitācijas kurs ar 8 dzīvesveidu principiem, kā uzlabot mūsu veselību. Un šis ļoti interesanti sakrīt arī ar šo seno vēstījumu, kas ir Bībelē. Un tur ir tāda raksturvieta, ka velti, ka jūs agri ceļaties un vēlat paliekat nomodām.
un ēdat savu maizi ar rūpēm saviem mīļajiem, viņš to bagātīgi dod miegām. Tas ir radītāja princips, kas faktiski tagad zinātniski pamatots par šī grelīna un leptīna izstrādi, ka Dievs dod enerģiju, ir sāta sajūta, maizi, kā tas ir teikt šajā raksturvietām, bet tas tiek nodrošināts miegā. Tas man bija liels atklājums. Otrs par imunitāti. Kā viena nakts, negulēta nakts, var ietekmēt, apslāpēt un mazināt imunitāti uz nākošām 4 nedēļām. Es biju ļoti pārsteigta. Es zināju, ka ilgstoši negulēts miega trūkums, ka tas ietekmē imunitāti, bet ka tieši viena nakts uz nākošām 4 nedēļām. Un kā zinātnieki nonāca pie šī secinājuma. Vācijā tika veikts pētījums, ka veseliem, brīvprātīgiem pieaugušiem cilvēkiem, kuri labprātīgi piedalījās šajā kliniskā pētījumā, viņus vakcinēja HPV. Un pusē no dalībniekiem ļāva gulēt normālā miega režīmā, kā parasti pēc vakcinācijas. Un otrai pusē cilvēku, tas bija šis pētījuma būtība, ka viņiem 36 stundas bija jāpavada nomodā, nedrīkstēja gulēt pēc vakcinācijas. Un tad, kad pēc 4 nedēļām tika ņemtas asins analīzes uz antivielām, pēc hepatīta, tad izrādījās, ka tai grupai, kura ir gulējusi, kurai nav bijis pārtraukts miegs vai miega trūkums, viņiem šīs antivielas bija 2-kārši augstāks rādītājs nekā tai grupai, kura nebija. Tas man bija liels pārsteigums, jo šajā Creation Health materiāla ir ļoti daudz, pie katras no 8 tēmām ir liels saraksts ar literatūras atsauciem par atpūtu, konkrēti 74 par daudziem zinātniskiem, medicīniskiem novērojumiem pētīšanām. Cik interesanti. Tiešām izrādās, ka tik vienkāršā lieta atpūta slēpj sevī tik lielas bagātības un kaut mums izdotos patiešām gan labi atpūsties, kvalitatīvi atpūsties, gan arī patiešām, kaut mums katru nakti izdotos labi izgulēties un lai mēs būtu dienas gaitā stipri un spēcīgi un kaut mums būtu arī tiešām tāda arī gudrība. Gan pētot un lasot tos informācijas avotus un paturēt to pašu labāko, ko mēs varētu arī realizēt savā dzīvē un savās ģimenēs. Paldies, Sigita, tev par sarunu un paldies arī jums par skatīšanos un iesim un darīsim to, ko mēs esam labi dzirdējuši, lai tas arī bagātina mūsu dzīvi un lai mēs esam veseli un priecīgi un stipri. Visu labu! Uz tikšanos nākamreiz un nākamā tēma mums būs par vidi. Uz tikšanos!